Profesionālā pieredze laikam ir viena, kad es vadīju 20 gadus Latvijas Futbola Federāciju. Kas attiecas uz sportu kopumā, tad es profesionāli neesmu nodarbojies ne ar vienu sporta veidu. Es mēdzu reizēm uzsvert, kad man ir mājās diplomu kausa medaļas 34 sporta disciplinās dažādās. Aizvakar vinēju Lieldienu tenisa turnīru. Un pašlaik es ar vienu savu vecumu kolēģi sacenšos 50 disciplinās. Tā kā es varētu teikt, ka tā ir mana sporta pieredze, ja? No bērna kājas, dzīvodams no sākuma Vilpulka ciemā. Tur uzbūvēja futbola laukumu maziņu, ja? Pēc tam Brenguļos jau tad pamatīgi jau futbola laukumu, basketbola laukumu, volejbola laukumu, tālēkšanas bedra ziemā, hokeja laukumu ar visu apgaismojumu, visiem bortiem, ja? Un ziemā mēs jau sportējam klubu vietējās telpās. Tā kā, tā droši vien būtu tāda mana sporta dzīve. Es tiešām mīlu sportu. Es uzskatu, ka katram jaunietim, un pēc tam katram vīrietim ar sportu jānodarbojas. Es to arī regulāri daru. Kā es teicu, trenējies, es tiešām profesionāli nekur neesmu. Laikam dažas dienas pie trenera Katāja Valmierā es gāju uz treniņiem, bet tad sapratu, ka tas nav īsti priekš manis, jo vismaz, ja arī tā sagadījās, ka pirmās dienas es tur vienkārši biju bez bumbas, visu laiku bija jāskrien, bet man gribējās visu laiku vai dzenāt bumbu, jeb darboties ar ripu, ja. Es domāju, ka būtu lieliski, ja Latvijā, tāpat kā daudzās civilizētās valstīs, futbols būtu sporta veids numur 1, respektīvi sporta karalis. Ja. Es domāju, ka tas arī varētu būt tas mērķis, jo līdz ar to, ja tas par tādu kļūs, tas nozīmē, ka tur arī būs panākumi. Ja. Bez panākumiem tas nav iespējams izdarīt. Ja. Līdz ar to, teiksim tā, ka mans mērķis būtu, un arī novēlējums, lai futbols Latvijā būtu sporta veida karalis, un ieņemt pirmo vietu. Gan sportisko rezultātu ziņā, gan arī līdzjūtējas sirdīs, un būt pilns tribīnas, pilns atbalsts, un es domāju, ka mēs mērķiecīgi uz to ejam, sasniegsim, nesasniegsim, es ticu, ka to var sasniegt, un tas ir sasniedzams, kaut arī, ja tā paskatās vēsturē, tad, protams, hokeja, basketbola, volejbola, panākumi un vēsture Latvijai daudz lielāka nekā tas ir futbolā, bijis, bet mēs veidojam arī savu lielo vēsturi, un 2004. gads tas bija sākums šai lielajai vēsturē, manuprāt, un ejam uz priekšu, un es esmu pārliecināts, ka visa futbola komanda strādā, manuprāt, labi. Man atkal teiks, ka tā nevajag teikt, ka vajag teikt apmierinoši, bet es tiešām uzskatu, ka federācija, un visi tie cilvēki, kas ir Latvijas futbolā, ka mēs strādājam labi, darām visu iespējamu un neiespējamu, lai kaut kad šis mērķis, par ko runājam pirms tam, būtu sasniegts. Sāksim droši vien ar to profesionālo pusi. Es domāju, ka jaunā atlases ciklā Latvijas izlase, lai vairāk nebūtu pēdējā vietā. Es domāju, ja viņi būs pacēlusies pāris vietas augstāk, tad šis viens kriterijs būtu pozitīvi vērtējams. Noteikti, lai arī runājot par jaunatnes izlasēm, lai uzvars vairāk būtu nekā zaudējumi. Jo tas tomēr šie rezultāti norāda uz to, cik profesionāli strādā mūsu jaunatnes sistēma, jaunatnes treneri, ieskaitot jaunatnes izlases, jo ja nebūs šie izlases rezultāti, es domāju, vispārējais ir vērtējums diezgan otršķirīgi. Kas attiecās konkrēti uz šiem 4 gadiem, noteikti. Es uzskatu, ka mums jāuzbūvē jauns stadions. Kādam tas patīk, ja kādam tas nepatīk. Prezidentam ir jāapzinās, ka Latvijas izlasē ir jābūt stadionam atbilstošam visam FIFA UEFA prasībām, kur aizvadīt Latvijas nacionālās izlases spēles. Tas ir jāizdara, un es domāju, ka noteikti tas būs viens no punktiem, pēc kā vērtēs federācijas darbu arī šajos 4 gados. Ja mēs gribam tālāk attīstīt visu mūsu futbola sistēmu, kas pēdējos 20 gados ir radīti, un ko var saukt, ka mums tiešām ir sistēma, un ir skaidrs sapratni un skaidri darbi, kuri darāmi, kurus darām un kuri nes savus rezultātus. Es domāju, ka mums neiztikt bez slēgto haļu uzcelšanas Latvijā.
5, 6. Tas ir grūts uzdevums, bet viņš ir jārisina, ja mēs gribam tālāk attīstīt visu mūsu futbola saimniecību. Ja. Nu, viennozīmīgi es domāju, ka šajā pozitīvi uzskaitīto darbu sarakstā noteikti ir jābūt tādai lietai, kā cīņai pret šīm negodīgām spēlēm, ja, šīm manipulācijām, kas bija iepriekšējos gadus, kuras mums vairāk vai mazāk ir izdevies pamatīgi samazināt, ja, bet šis darbs nav beidzies, šis darbs ir jāturpina, ja, un jādara viss, lai šī sērga neatgrieztos, ja, un lai virslīga varētu tiešām attīstīties tā, ka viņai jāattīstās, ja, un lai spēļu rezultāti tikt noteikti, ja, godīgā cīņā bez kaut kādas iedarbības no ārpus. Nu, noteikti arī tas būtu, ja, es domāju, ka visu biedru skatījumā būtiski arī ir tas, lai prezidents šī gadījumā sekot līdz Latvijas Futbola Federācijas finansēm, lai visas finanses, kuras ir iespējams, tiek novirzītas Latvijas futbola attīstībā. Mēs neslēpjam, mēs atklāti runājam, kad jau gadi 3 mums ir principā attīstības budžets. Ja līdz tam mēs dzīvojam, knapi vilkam galus kopā, ja, tad pēdējos 3 gadus jau ir šī aina savādāk, un ir pamats domāt, ka nākotnē šie līdzekļi futbolam būs vairāk. Līdz ar to ļoti aktuāli, lai prezidents ar visu savu komandu, ja, darītu visu, lai šie līdzekļi tiešām tiek novirzīti tur, kur viņi jānovirz. Ja. Nu, es domāju, ja šīs lietas tiks izdarītas, ja, tad arī katrā ziņā es domāju, ka Latvijas Futbola Federācijas prezidents šī gadījumā mans darbu vērtēs pozitīvi. Ja. Futbols man tiešām ir sirdī, ja, un es spriežu pēc tā, ka viņš tiešām ir sirdī, ja, kad es ļoti nervozēju, kad spēlēju Latvijas visveidu izlases, ja, un es netieku no šī nervu kamola vaļā, ja, un man ir jau sarežģīti godīgi sakot, skatīties šīs spēles, ja, un es tiešām nervozēju, ja, tas liek domāt to, ka man šis sporta veids ir iekšā, ja, ir manā sirdī, ja, un varbūt es tik skaļas vārds neteiktu, ka es mīlu, ja, jo es vispār izvairos no tādiem termiņiem. Es mīlu, mani draugi, ja, tā tālāk, bet katrā ziņā nevienam nedrīkstētu būt šaubas, ja, kad es daru visu, kas ir manos spēkos, ja, lai Latvijas futbols attīstītos, ja, un neredzu, ja, ne mazāko pamatu, ja, visiem tiem pārmetumiem, ja, ko es šobrīd dzirdu attiecībā gan uz sevi, gan uz ģenerāla sekretāru Jānu Mežēci, gan uz visu Latvijas Futbola Federācijas kolektīvu kopumā, ja, kad būtu kaut kāds pamats, ja, visiem šitiem apvainojumiem, ja, tā kā es tiešām varu teikt, ka futbols ir manī, sports ir manī, ja, un es arī nestādos priekšā, ja, kad es varētu attiet malā no sporta, no futbola. Šī prezidenta amata, jā, es neesmu slēpis, jā, kad es uzskatu, ka tiešām 20 gadi ir pa daudz, pamatīgi pa daudz, jā, un kad ir laiks atdot šo vietu jaunam censonim, gribošam, spējīgam, varošam, jaunam cilvēkam, bet, nu, viņam ir kaut kādā veidā jāparādās, ja man ir jābūt spējīgam kādu atrast un kādu pārliecināt, lai viņš ieņem šo amatu. Nu, pašlaik man tas neizdodas, bet es turpinu, ja, un es pilnīgi pārliecināts, kad man ir gan veselība, gan ir arī, nu, teiksim tā, drosme, ja, ir arī iespējas, ir spējas, ja, un ir tāda pārliecība, ka es tiešām varu vēl šo darbu darīt līdz tam brīdim, kamēr šis cilvēks atradīsies.